Tātad pirmā prezentācija būs mani sauc Egils Stalidzāns, esmu informācijas tehnoloģiju fakultātes darbinieks, un mana līdzinājā pieredze ir ar grupu veidošanu, ir biosistēma grupa, tur arī es esmu piedalījies veidošanā, un tātad šodienas tēma ir datorvadības grupa, un sākumā es gribu pastāstīt par datorvadības grupas mērķiem. Vispirms par to, kas ir, kas nav datorvadība. Tātad šeit pirmajā slaidā ir minēta datorvadība ražošanas procesos, bet datorvadība kopumā, ja mēs aizmetam šos vārdiņus ražošanas procesos, datorvadībai es neesmu atradis tādu smuku definīciju, kur labi derētu tam, kā es tās lietas izprotu, un tas varbūt nav arī ārkārtīgi svarīgi, lai viņi būtu harmonijā ar visiem citiem, kas darbojas datorvadībā, bet tātad es piedāvātu vismaz šai dienai definīciju, kur datorvadība ir datoru īpašību pielietošana ražošanas vai citu procesu plānošanā, vadībā vai vadības algoritmu izstrādē. Un šīs datoru īpašības ir tātad es esmu uzskaitījis dažas no viņām, tātad ātrdarbība, atkārtojamība, atmiņas apjoms, elastīgums, darbības nepārtrauktība. Ar to es gribu teikt, ka datora izmantošana uzdevumos, kur dators nav vajadzīgs, tam nevajadzētu būt kritērijiem, tā ir datorvadība vai nē. Mēs varam izstrādāt ar sarežģītām metodēm, ar jaudīgiem datoriem darbības algoritmu, kurš savā izpildē ir ļoti vienkāršs un kuru var izmantot mikrokontrolerus vai vienkāršākas ierīces. Galu galā mēs varam nonākt rūpīgas datoru analīzes rezultātā pie secinājuma, ka mums vispār nekas nav jāizmanto. Ja vislabākais ir atstāt šo lietu cilvēkam. Arī tādus gadījumus es uzskatu, ka tas ir datoru vadība. Savukārt, ja mēs izmantojam datoru ne tikai vadības projektēšanā, bet arī datoru vadības realizācijā, tad, ja mēs neizmantojam nevienu no datoru jaukajām īpašībām, tad dators, acīm redzot, tur nav vajadzīgs. Tātad, ja mēs braucam, piemēram, ar ekskavātoru uz veikalu pēc piena, tad tā nav bedres rakšana tikai tādēļ, ka mēs tad varam ekskavātoru. Ja? Tai funkcijai ir jābūt galu galā. Var arī bez ekskavātora pienu nopirkt. Lūk, tātad tas ir īsumā par to, kas tiek saprasts ar datorvadību. Man šeit definīcija ir ražošanas procesiem, jo ar to es pats esmu vairāk darbojies, bet es domāju, tā pati ideja ir pietiekuši universāla. Kāds ir datorvadības grupas mērķis? Datorvadība šeit mūsu fakultātē un arī universitātē tiek realizēta arī bez grupas, bet, ja mēs vēlamies sasniegt to mērķi, kas šeit mums ir minēts, tātad kā pirmais punkts, starptautiskā zinātnes tirgū konkurētspējīga datorvadības zinātniskā grupa, kura ir spējīga piedalīties starptautisku projektu realizācijā, tad tādai vienībai ir jābūt, un tā ir jābūt ar savu adresi, ar saviem cilvēkiem, kas tajā virzienā darās. Kādēļ tāds mērķis? Starptautisks zinātnes tirgus, tas norāda uz to, ka tur notiek pirkšana pārdošana. Ja? Un zinātniskie pakalpojumi ir kaut kas tāds, ko parasti pārdod zinātnieki. Zinātnieki pārdod savas spējas līdzīgi kā citi cilvēki darba tirgu. Un starptautiskais zinātnes tirgus ir tādēļ no svara, ka Latvijā tāda tirgus varētu teikt, ka nav. Tas tirgus apgrozījums zinātnē Latvijā ir ārkārtīgi maziņš. Toties mēs esam Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībā šis zinātniskais tirgus ir aptuveni līdzīgi izmēri kā Amerikas Savienotajās valstīs. Un tad, ja mums ir konkurētspējīga grupa, kuru starptautiski ir vērts iesaistīt
kaut kādu projektu realizācijā, tad mums ir pamats arī cerēt, ka mēs nonāksim starptautiskā sadarbībā, mēs piedalīsimies starptautiskos zinātniskos projektos, un tas darīs godu gan Latvijai, gan mūsu grupai, gan mums pašiem. Un tātad mēs varēsim arī tikt pie naudiņas, kuru nedala viss kaut kāda, teiksim, mūsu nacionālā birokrātija vai zinātnieki eksperti. Mēs varam tādējādi tikt plašākā apritē, un es uzskatu, mums priekš tā ir lielākā daļa priekšnosacījuma. Grupa ir dibināta šogad Informācijas tehnoloģiju fakultātes datorsistēmu katedras sēdē. Grupai nav atsevišķi kaut kāda juridiska adrese vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs vienkārši esam tātad viens zinātniskais virziens. Un no tā, cik aktīvi darbosies šis virziens, būs atkarīgi arī panākumu finansējums un grupas izaugsmes skaitliskā ziņā. Priekšnosacījumi šādas grupas darbībai. Tātad zinātniskā grupā darbojas zinātnieki, kas ir zinātņu doktori. Tur darbojas topošie zinātnieki, doktoranti, un darbojas arī studenti un maģistranti. Tātad, ja mēs skatāmies datordības grupu pašlaik, tad zinātnieks es šeit esmu vienīgais pagaidām, bet mums ir aptuveni 4 līdz 5 doktoranti, kur atbilst šim virzienam, un pēc 2-3 gadiem es ceru, ka zinātnieku skaits mums palielināsies, un cerams, ka virzienam sekos arī studenti un maģistranti, ja virziens būs pietiekoši interesants un dzīvotspējīgs. Otra lieta, kas ir nepieciešama grupas pastāvēšanai, tātad ir, ka mēs veiktu zinātnisko darbību un publicētu rezultātus. Zinātnisko darbību mēs veicam jau pašlaik. Zinātniskos rezultātus publicēt mums pašlaik tur nav īpaši panākumu. Mēs publicējamies, protams, vietējās konferencēs, bet starptautiski tās nav pamanāmas. Līdz ar to tas ir viens no karstajiem mērķiem, bet tātad mēs pie tā strādājam. Nu, un pēdējais priekšnosacījums ir jāspēj sadarboties starptautiski, un starptautiskā saziņas valoda zinātnē ir angļu valoda. Šajā virzienā angļu valodai konkurentu, cik man zināms, nav. Tātad angļu valoda ir vēl viens priekšnosacījums katram, kurš grib šajā vai jebkurā citā grupā darboties.